Tātad draugs vakar bija nopirts, parādīja, kā strādā no šajā smilšu trūkla maziņā un pietiekoši labi, lai es ar tādu nopirktu. Varēšu tagad satīrīt daudz mazās rūsiņas, kur ķipa tā grūtāk iztīrīt. Nopirka arī kārtīgi dara birst. Un tagad vēl jāizbaus nopirkt smiltis uz vienu vietu. Un tad jau laižam uz garāžu. Nu, es savukārt īpaši šaubos, ka tā adrese ir īstā kaut kā dīvaina. Sākumā bija jābrauc, ka pilnīgi pa kur lauku ceļu, nu ķipa. Relatīvi labs ceļš, un pēc tam man vēd iekšā privāta māja teritorijā. Un te būs kaut kāda tāda firma, kur var nopirkt, tu te esi bijis vai kā? Labi, tāpat tomēr tagad laicīgi neatbildēs, bet nu, te jau redzēs. Kās par skatu. Nice. Bet es jau uzreiz redzu, ka tā nav īsta adrese, ko es atbraucu, tā kā es nezinu, kādā sakrā man te ved iekšā, bet nu labi. Kā jau es minēju, es braucu pakaļ tagad smiltīm, ne? Un man ne par tēmu, ķipa tā mājaslapa, kas viņiem ir, viņi norādīja šitajā adresē, vai ne? Ķipa viņai taisot uzņēmums, ka te jābrauc pakaļ smiltiem, un es tikko tā bišķi ieņirdu. Nu, laikam viņas vienkārši jāsavāc un viss dodies, un cik to vajag, nu dodies mājās, vai ne? Nu, bot, blin, kāds sakars. Rakstīts Salaspils, blin. Un es vēl uzliku tieši Salaspils šito adresi. Viņš man jau rumbulā te ved iekšā uzreiz pa labi un kaut kur līdz šajienē, jā. Un garāžiņa kaut kur pazemē būs. Bet, nu, vieta jau ķipa tāda ziņā kruta. Es gribētu dzīvot, man te būtu kaut kāda vasarnīciņa.